Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viļuma, Šimfas, Laizānes, Eigima, Šice, Brīvera iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, labs reids, labrīt. Šādi vai līdzīgi abos latviešu valodas literārajos paveidos bieži vien latgalieši sasveicinās ar jums šeit Rīgā. Arī kad jūs esiet Latgalē, bieži vien darat tāpat. Arī nu pat Latgalē notikušajos pasākumos, kas bija veltīti vēsturiskajam Latgales kongresam, arī Latvijas valsts amatpersonas bieži vien uzsākot vai noslēdzot savu runu, pabeidz ar kādu vārdu latgaliski vai kādu teicienu latgaliski. Un tas simboliski parāda vēlmi iepazīt vienam otru, simboliski parāda vēlmi un gatavību vienam otrā ieklausīties. Arī šis likumprojekts pēc būtības ir ļoti, varbūt kāds teiks, nesvarīgs, bet tomēr simbolisks. Un tas ierosina atzīmējamo dienu sarakstā ierakstīt arī 27. aprīli, kas ir datums, kas parāda vēsturiskā 1917. gada aprīļa kongresa atceres dienu. Un kāds teiks, ka vispār šis likums būtu jāskata mums atsevišķi aktīvi šeit Saeimā un būtu pamatīgi jāizrevidē visu šo dienu pamatotība, nepieciešamība, vajadzība. Iespējams, patiešām mums priekšā stāv nopietnas darbs ar visu šo likumu. Taču es aicinu šo mazo ierosinājumu šodien nodot komisijai, un lai komisija tad arī labāk var izvērtēt. Un par šīs dienas iniciatīvu Latgales latvieši ir runājuši vairākus gadus, patiešām vairākus gadus. Un es domāju, ka mums būtu ļoti labi arī veikt nelielu simbolisku soli arī pretīm jau manis pieminētā Latgales 100. kongresa ietvaros notikušā 4. pasaules latgaliešu sajieta rezolūcijai, kurā viens no punktiem tieši arī aicina šādu dienu ieviest. Tas nav mans ierosinājums, tas ir aktīvo latgaliešu kopā sanākot kopīgs lēmums. Dāmas un kungi, pēdējo dienu laikā man ir nācies pārliecināties, ka par Latgali joprojām dzīvi daudzi stereotipi, aizspriedumi, pat bailes. Iespējams, tās ir bailes no tās Latvijas daļas, kas vienīgā nerobežojas ar Rīgas plānošanas reģionu. Es nevaru šobrīd šajā īsajā laikā visus stereotipus atspēkot, visus aizspriedumus noslaucīt, bet par dažiem tomēr es gribu pavisam īsi pateikt. Pirmkārt, par pārmetumu, ka latgalieši mēģina tagad kaut ko šķelt. Dāmas un kungi, šī gada, 2017. gada kongresa beigās tika pieņemta rezolūcija, un tajā nav neviena punkta, kas būtu pretēja vai ietu pretim 1917. gada kongresa lēmumiem. Ja ir kāds punkts, lūdzu to norādiet. Es pats mēģināšu runāt un stāstīt un pārliecināt latgaliešus, lai viņi neiet pretīm Latvijas valstī. Bet tā nav. Un tur labajā pusē no manis, no jums kreisajā pusē, mums ir 2 Latvijas satversmes punkti. Un 3. vai 3. punktu jūs atceraties? 3. punktā mums ir pateikts, ka Latvijas valsts teritoriju starptautisko līgumu noteiktajās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Vai tas ir separātisms?
Vai Latvijas valsts satversmē ir ierakstīts kaut kas pretvalstisks? Nē taču. Dāmas un kungi, es aicinu nodot šo likumprojektu komisijai izskatīšanai, un ja ir priekšlikumi par kādām citām dienām, kas būtu svarīgas citiem reģioniem, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, lūdzu, runājiet to savā pusē, izspriediet, kurš datums jums ir labāk patīkams, un es arī to atbalstīšu. Lūdzu, nodosim komisijai. Paldies, ieklausījāties. Pretpieteikusies runāt deputāte Ilze Viņķele. Labrīt, kolēģi! Ir teiciens, ka papīrs pacies visu. Šodien mēs esam liecinieki tam, ka arī kalendārs pacieš visu. Mēs nekad neuzzinātu, kā latgaliešu kongress būtu izvērties, ja tas nebūtu noticis vēlēšanu gadā. Šis ir skaidri un gaiši, izmisīgs un lēts un vēlētājus necienošs mēģinājums dažas dienas pirms vēlēšanām taisīt reveransus. Mēs tagad uzstājāmies tādu kolonizatoru lomā, kas atbrauc pie iezemiešiem un par maziem lētiem stikliņiem un pērlītēm ietirgo kaut ko, kas ir vajadzīgs. Vai patiešām mēs tik ļoti necienam Latgali? Vai mēs patiešām spēlēsim uz jūtām, lai pastiprinātu šo iemācīto bezpalīdzību? Vai patiešām mūsu Saimas uzdevums ir atbalstīt lienošā separātisma tendences? Viļuma kungs minēja to, ka mēs atzīmēsim Latgales kongresa dienu, bet piedāvājumā skaidri latviski ir rakstīts Latgales dienu. Kur tur ir šī vēsturiskā fakta pieminējums? Tā nav. Tātad, kolēģi, mans aicinājums ir šis piedāvājums nes tieši tikpat lielu slodzi, kā viens ieraksts Twitterī, proti nekādu. Nekādu slodzi tas nenes. Tas nepalīdz Latgalē nestiprināt pašapziņu, neatrisināt ekonomiskās problēmas. Un vēl atcerēsimies, kas ir Latgales sirdī piemineklī Latgales Māras pakājai ierakstīts. Tur ir ierakstīti 2 vārdi – vienota Latvijai. Aicinu neatbalstīt, un vienotības frakcija nebalsos par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 3 atturas 5 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru